Esiet sveicināti Dārzzemes saules draugi! Mūsu Facebook dzīvēs ir daudz un dikti visādi video par to, kā taisīt hortenziju koku. Un šobrīd mēs vien taisam video YouTube, lai tas paliek stabilāks un atrodamāks. Šodien mēs esam augusta pašā sākumā, un šis ir labākais laiks, lai braukātu pa dārzniecībām un atrastu īsto koku, tiksim, pamatu. Arī tad, ja jūs dārzā kādā veidā uz to skatīties. Pirmais kritērijs. Jums ir jāskatās, jūs koku varēsiet izveidot no tā auga, kurš jau ir izveidojis kaut ko ļoti, ļoti garu. Jo tad, kad jūs viņu veidosiet, nebūs tā, ka viņš tagad tur kaut kur paaugsies uz augšu. Nē, no šī, pieņemsim no šī auga, mums liels kociņš nesanāks. Viņš tik augsts arī būtu, šis stumbriņš. Un viss no šejienes viņš veidotos jauni. Tas neskatoties to, ka tas ir fantoms, viens no lielākajiem auguma ziņā. Bet savukārt šāds fantoms, kas ir izaudzis tik liels un izdzinis pāris garus zarus, tas jau nu būs tātad jau augstais koks. Protams, ir arī šķirnītes, kuras nekad nav augstas, bet vienalga mēs izvēlamies to ideju tādu, cik augsts šobrīd ir tas galvenais zars, no kā mēs veidosim koku, tik arī viņš augsts būs. Mūsu dārzniecībā, jāsaka tā, mēs jau esam daudz ko piegriezuši pēc lieliem plūdiem, un ir dažas šķirnītes, no kurām tiešām var braukt un meklēt un veidot paši šo augstumbra koku. Viena no tām ir greitstārs. Rīktīgus kokus var veidot tieši no šītas šķirnes, tā kā braucam pie mums. Bet tālāk, mūsu koki ir podos, bet vislabāk visus augus ir veidot augsnē, jo tad viņiem ir vairāk spēka. Tāpēc vispirms iestādiet viņu jau esošajā vietā un sākam veidot. Šodien mēs izveidosim pamatiņu, un nākamā daļa būs tikai kad māja sākumā mēs satiksimies pie šī koka un domāsim, ko darīt tālāk. Arī jūs kopā izdaram pirmos soļus un koku tālāk veidosim maijā, un pēc tam mēs vēlreiz pie viņa pienāksim jāņos. Tā, pamatu lieta. Tātad vispirms mēs izvēlamies, kurš būs mūsu šis koks, kurš būs galvenais stumbrs. Protams, viņus var arī pīt. Bet šeit paskatīsimies, kurš ir vistaisnākais un nav līkākais. Mēs redzam, ka šie divi zari ir patiešām ļoti skaisti un taisni, un viņi, ja es atstātu vienu, tad, šis, reku viens nāk no šejienes ārā, un tas nozīmē, ka viņš šajā vietiņā veidos kaut kāds līkumiņus. Un šis pēc idejas, ja mēs atstājam vienu stumbru, būtu vislabākais, jo viņš skaisti veido šo apakšējo daļu. Šeit, ja mēs šo atstājam, tad mēs visu mūžu redzēsim te mazliet tādu kā sabiezējumu. Ja neesam pārliecināti, tad vispār visu krūmu mēs iztīrīsim, atstāsim divas un tad nolēmsim, kur atstājam. Tad mēs izgriežam vispirms visu lieko ar domu, ka mēs vai nu šo atstāsim vai šo. Ar laiku mēs, protams, nogriezīsim vairāk, nekā šķērītes neatļauj. Un tagad novērtējam, kurš mums būtu skaistāks zars. Šeit mēs redzam, būs vienmēr šāds te mazs līkumiņš. Šeit būs šis mazais līkumiņš. Nu, tad mēs izvēlamies, kurš mums vairāk būtu tīkams. Mēs viņu pat drīkstam arī pīt šādi kopā, kas arī nav slikti, bet, te tas sabiezējums vienmēr būs. Citi saka, tad es iestādīšu dziļāk, lai neredz. Tā gan nedaram, jo šajā vietā viņš veidos jaunu sakņu sistēmiņu, un mēs ilgi pie koka netiksim. Mēs kāds 3 gadus pazaudēsim no koka veidošanas procesa, kamēr šeit veidosies jaunā saknīte. Tīri teorētiski drīkst, bet mēs zaudējam laiku, un līdz ar to nebriedīs zari, šīs te stumbrs. Man, pieņemsim, šī apakšējā daļa ļoti nesatrauc. Viņi pat tīri jauki izskatās, jo šie zari pēc tam uzbriedīs tik resni. Būs apmēram tik resni. Līdz ar to šī apakšējā daļa var būt pat maz tik ļoti netraucēs. Mēģinam sapīt. Tieši tā ļoti žēl viņas abas griezt nost, tāpēc viņi abi ir ļoti labi. Tāpēc mēs vispirms notīram visas lapiņas. Un atstājot augšējā daļā pāris tā kā stāvus, nekā es visu notīram, tas varētu būt izskatīties šādi. Labi, šādi man patiks laikam. Iepriekš sagatavojiet kaut kādas šņorītes, tās jebkuras, vai līnas šņorītes, vienalga, jums tāpat būs nākamajā gadā viņas jānoņem, lai neieēdz pašā augā. Es kaut kāds pārpalikumiņus.
zero waste. Tā. Un pīšana. Pīšana ir ļoti trikī variants. Viņi ļoti uzmanīgi, vajag varbūt pat nolūzīs. Nolūzīs, tad jūs redzēsiet, kā tas ir. Tā lēnām no apakšiņas, un mēs ļaujam viņām tā kā sapīties. Pat tad, ja drusku, te noteikti noplīsīs miziņa, bet tas nekas, viņas sāks iejaukt iekšā viens otrā tad. Tad mēs tā ļoti uzmanīgi. Ir lūzuši zari, ir lūzuši. Ziniet, pat labāk ir bez cimdiem to darīt, jo cimdu visu laiku iekšā krīt, tā kā iespiežās cimdiņi. Mēģinam tā ļoti, ļoti uzmanīgi. Un tā vietiņā, kur sākas lapiņas, mēs šeit sasienam. Izmantoju visu ķermeņa daļas. Šis te vispirms mēs sasienam pašu kociņu. Jā, lūdzu. Un varbūt te kaut kur pa vidu arī paņemam, jo mazums kāja tas augšā koks atsiesies. Nākamgad šīs šņurītes būs arī tāda veida šņurītes, nopērkams arī dārzā zem saules no pavasara. Lūk, esam pamatiņu izdarījuši, un šobrīd mēs zinām to, ka šeit pavasarī mēs laidīsim jaunos dzinumiņus. Šajā stāvā 2 un varbūt 3 stāvos mēs laidīsim jaunos dzinumiņus. Un šobrīd mēs nogalotņojam, lai vairāk ir spēka. Lūk, varētu likties, ka ir gatavs. Bet kokam ir mazliet tendence liekties, tāpēc obligāti ir jāpiestiprina koks. Ir jāpiestiprina pats mūsu koka stumbrs, tā pareizāk, pie atbalsta mieta. Un nebaidamies pašā saknītē durt iekšā, un kurā vietā, redziet, es nedaru šeit, jo es nevarēšu piesiet. Es viņu lieku tik tuvu, lai es varu maksimāli tuvu pie paša stumbra pielikt un izbraukt cauri visai saknītei, tā ka, lai viņš ir stabils. Un šim būs funkcija turēt nevis koku pat no vēja, bet drīzāk būt par ģipsi. Šim kokam, lai viņš mūsu hortenzija koks nepaliktu līks ar laiku. Un tā arī ir viena no kļūdiņām, kuru uzliek šo stiprināmo mietu pārāk tālu, un tad viņš tā kā tāds. Ja mēs saprotam, ka viņam ir šī ģipša funkcija, kā kājiņu saģipsējam, kā kaut ko tādu, rekā, te mēs diezgan stingri piesienam, tā pilnīgi, lai viņam būtu šī tendence. Runājot par šņurītēm, redziet, es tādu šņurīti liekas mazliet arī padosies. Ja jūs liekat kādu, kaut kādu poliesteru šņuri, viņi diezgan ātri griezīsies iekšā, un pavasarī jums būs visdrīzāk viņu jāpārsien. Mēs ļoti stingri to izdarīsim. Faktiski tas arī būtu viss. Mēs noformējam, tas arī būtu viss. Arī šeit augšā skatāmies, citreiz vajag vairāk piesiet. Manā gadījumā īsti tā kā nevajag. Mēs viņu tiešām uzliekam ļoti, ļoti stabilu. Ko mēs darīsim maijā? Maija sākumā sāks nākt ārā visos maliņās šeit jaunie dzinumiņi, un mēs atsāsim tikai augšā 1, 2, 3 dzinumu kārtu, tā kā 3 stāvus, un pārējos mēs vienkārši maigi ar rociņu tīrīsim visu vasaru, jo viņiem būs tendence šeit nākt ārā. Mēs laidīsim tikai šos te zariņus, bet tas būs maija sākumā, un tā būs jau otrā daļa. Un jūs jau visdrīzāk dārzniecībās nopirksiet kādu no mazākiem kociņiem, no mazākiem podiņiem. Šajā gadījumā pie mums varētu šādi Great Star ātri uztaisīt par hortenziju koku. Tātad tepat ir skaidrs, Tātad ņemam, izgriežam. Uzņemam laiku, cik atkal, redziet, kuro vietā spraust. Vai šeit? Redziet tā, tad būs līks. Mēs liek tieši tur, kur mēs vislabāk varam viņu iztaisnot. Un tā ir, redziet, citādāk viņi būs līks, aizies līkumā. Bet mēs uztaisam tā, lai viņu, tā mēs piesienām tā tik ļoti stingri. Ja cevišķi varbūt tanīs līkumos mēs varam vairāk viņu pieveidot. Redziet, šis te atspērīgais kūkumiņš ļoti atspērīgs. Mēs viņu pamācīsim būt taisnākam. Un kādu 5, 7 gadu laikā, atkarībā no kopšanas, skatāmies, koks var izskatīties tik liels.
neiegriežas iekšā mūsu auga ķermenītī. Vēl ir maz niansīti. Mēs noteikti atstāsim 3 stāvus, bet sākumā varbūt mēs pat varam drusku vairāk atstāt, jo šie te mīkstā daļa var mazliet vairāk varbūt arī nosalt. Mēs nezinām, kāds būs rudenis un cik tālu aizies šis te augstumiņš. Nu ko, taisam kokus kopā. Un kādu 5-7 gadu laikā, atkarībā no kopšanas, jūsu koks var izskatīties tik liels.